Mēs sāksim ar manis jau pieminēto paneļu diskusiju. Jo, redziet, šodien ir viens aspekts, kas ir izskanējis. Un, kā es jums minēju, tam vajadzēja būt tam zilonim tajā telpā. Bet kaut kā mēs no viņa nedaudz tā kā izvairījāmies. Kaut kā apgājām, kaut kā uzskatījām, varbūt tās, ka tas nav tas aktuālākais, varbūt kādā brīdī tas bija kādam nērtāks. Un mēs tā pagaidām diezgan pozitīvi par to esam izteikušies, vai tas tā ir. Un vai tiešām tur nav kāda zemūdens akmeņi, tāpēc mēs to ziloni tagad konfrontēsim, paskatīsimies viņiem acīs, noliksim te skatuves priekšā un uzaicināsim tādu izlasi no paneļa diskusijas dalībniekiem, lai vēlreiz apspriestu šo te jautājumu, kas saucās mazākuma balsojums. Kā jūs minēju, mums tāda izlase no līdzinējiem dalībniekiem kāps uz skatuves cilvēki, gan kas ir prezentējuši, gan kas ir piedalījušies līdzinējās diskusijās, varbūt kāda arī jauna personāža parādīšanās ir gaidām uz skatuves, tāpēc aicinām no visus kopā. Mārtiņš Čauders, Ekmīna mājokļu politikas departamenta direktors. Parādām, ka enerģijas mums vēl joprojām ir. Mārtiņš atklāja gan izvai pasākumu un tagad arī palīdzēs mums viņu noslēgt. Mārtiņ, vēl viena vieta, ne uz brieža, bet pelēkajos krāslos ir brīva un vairāk kā. Mēģināsim piepildīt pārējās. Oļegs Kukots arī mums uz skatuves jau vienā diskusijā kāpa un turpinās runāt par šo jautājumu. Iveta Amoliņa, Ādažu namsaimnieks. Divi no iepriekšējās paneļa diskusijas dalībniekiem, bet Aija Meļņikova. Kur ir Aija? Aija mums pievienojās kā jauns sarunbiedrs uz šīs skatuves. Aija Meļņikova pārstāv Rīgas domas arhitektūras pārvaldes, un viņa ir nodaļas vadītāja vietniece. Un, protams, arī Edgars Augustīņš, kurš mums stāstīja par Renew All. Edgar? Kā arī kungs, kurš man prasīja, ar kādu mikrofonu būs jārunā. Tas nozīmē, ka viņam ir ko teikt. Raimonds Dzintars, Rīgas nama pārvaldnieku juridiskās pārvaldes direktors. Ar šo mikrofonu. Pareizāk sakot, varbūt tās ar to. Un šo te es iedošu cilvēkam, kas man te sēž tepat blakām. Jūs sapratāt, uzdevums jums nav viegls. Jo, kā jūs pieminējat, tad tēmu mazākumu balsojums mēs pagaidām esam tā kā apskatījuši, nedaudz tam pievērsāmies. Bet nekādas tādas lielas problēmas līdz šim, vismaz no skatuves perspektīvas, mēs neesam saskatījuši. Bet fakts ir, ka mums ir bijuši elektroniskās kopsapulces, mums ir bijusi balsu nodošana, glabāšanās pirms sapulcēm un daudz citu dzīvokļu īpašuma likumā ieviest grozījumi, bet tā efektivitāte ir izrādījusies līdz šim nepietiekama. Tagad mēs liekam jaunu bildi iekšā, taisam revolūciju, mazākuma balsojums, vai tas būs tas atbildes faktors, vai tas mainīs visu pasauli, pārvaldību, un vai tas mums tagad nesīs tās cerētās izmaiņas, kuram pirmajam ir pārliecinoši jā, nē, vai šaubīgs nezinu. Drīzāk es neteikšu ne jā, ne nē, jo dienas laikā izskanēja viedokļi, ka no vienas puses jā, tas ir labi, nē, tā būs Pandoras lāde. Drīzāk es teikšu, pašlaik mēs runājam, par ko kļūs mūsu vēl nedzimušais bērns. Proti, mēs paši veidosim, vai šis instruments būs pietiekami efektīvs un mērķtiecīgs, jeb tā būs šī saucamā Pandoras lāde. Jo mazākuma balsojums likumdevējs mūsu rokās iedeva jaunu instrumentu, ne tikai mūsu rokās, bet arī dzīvokļu īpašnieku rokās, ar kuru mēs varam censties panākt, lai šie lēmumi tiktu pieņemti. Tādējādi te nebūs balts un melns. Jā, es varbūt tomēr gribētu novērtēt vairāk uz pozitīvu, jo es uzskatu, ka tas veicinās, uzlabos šo te pārvaldīšanas procesu, tāpēc, ka tas liks arī pašiem īpašniekiem vairāk saspringt un sekot līdzi, kas notiek viņu īpašumā. Viņi sapratīs, ka nevar būt neaktīvs un vispār nereaģēt. Ja? Un, te jau varbūt var runāt par godprātīgumu īpašnieku vai pārvaldnieku, bet tā pieredze, ko mēs redzam, kā jau jebkurā lietā šad un tad parādās kāds, kas varbūt negodprātīgi pārvalda vai īpašnieku biedrības. Bet kopumā tomēr mums tā pārvaldīšanas prakse, es uzskatu, ir uzlabojas arvien vairāk.
Un tas ļautu pieņemt šos būtiskos lēmumus, kas ir saistīti pirmkārt ar šo te pašu drošību, ar šiem te inženieru tīkliem, kur ir avārijas nepārtraukti, ja, kas mēs arī šodien dzirdējam, daudz saka, mēs visus darbus veicām, mēs kompleksu atjaunošanu, bet nav tik daudz mums to piemēru. Jo tā kompleksa atjaunošana, tieši inženiertīga drošība, ugunsdrošība paliek aiz strīpas, protams, viss ir jautājums naudā. Un tad šeit tas mazākums, kurš būs apzinīgs, ja, pieņems to pareizo lēmumu, jo likuma viedokļi arī, ja ir kopīpašnieki arī mazākums, arī tagad var pieņemt lēmumu, tikai jābūt apakšā pareizai dokumentācijai un tad caur tiesu. Tagad likumdevējs mums ir devis normāli instrumenti, ar ko strādāt, lai neietu caur tiesu. Un veicinātu šos īpašniekus būt apzinīgiem. Tātad ne revolūcija, bet vienkārši legāls, praktisks instruments, Tieši tā, jā. ar kuru operēt. Pagaidām viss tā piesardzīgi par šo tēmu. Labi, ja mēs piekrītam, un es gribētu, lai jūs arī turpināt, ņemot vairāk, ka mums ir jauns sarunas biedrs patreizējā sarunā, ne, bet mūsu kopējā tajā sarunas virzībā. Es domāju, ka mēs varētu piekrist Raimondam par to, ka noteikti tas nebūs ne melns, ne balts, un tā vienkārši primitīvi pateikt, šis ir lielisks risinājums vai milzīgs. Tāpēc tad, paskatoties savu šādu perspektīvu, tad kas tad ir tie lielākie riski un kas tad ir tās lielākās iespējas? Jo visticamāk ir abi divi, un jūs visi varētu noteikti saskatīt abus divus. Gan pozitīvo, gan negatīvo, tad vienkārši varbūt caurspīdīgi, drosmīgi, atklāti mēs varētu pārunāt, ko tad jūs redzat kā lielākās iespējas un iegūmus un ko jūs redzat kā lielākos riskus. Un es aicināšu varbūt tās tad varbūt arī, Aija mums varbūt arī varētu sākt par šo tēmu. Nezinu, vai tā būs, vai es tā kā varēšu iztirzāt, kuri būs lielākie ieguvumi, lielākie zaudējumi caur šo jaunievedumu, mazākuma balsojumu, bet es mazliet to skatu punktu pavirzīšu tanī. Es pārstāvu būvvaldi, pārstāvu būvinspekciju. Eksploatācijas uzraudzība būvvaldes kompetencē nonāca 10 gadus atpakaļ, 2014. gadā. Un man gribētos teikt tā, ka tā komunikācija starp pārvaldniekiem un īpašniekiem būvvaldes redzes lokā šad un tad ir nonākusi tādā kontekstā, kā saņemam sūdzību no īpašniekiem. Tas pārvaldnieks neko nedara. Mājā nekas nenotiek. Turpretī saņemam no citas mājas vai no citas puses pārvaldnieka sagatavotu vēstuli. Mēs nevaram nekādus lēmumus pieņemt, jo dzīvokļu īpašnieki nenāk uz sapulcēm, lēmumus nevar pieņemt, neko mājā nevar izdarīt. Un tā mums ir nācies ar šādiem momentiem sastapties, un tāpēc man gribētos teikt, ka šis variants mazākuma balsojums varētu būt kā tāds solis uz priekšu tanī neaktīvo varbūt īpašnieku mudināšanai iesaistīties ēkas pārvaldīšanā, jo arī tad, kad šo 10 gadu laikā ir nācies arī novērot tādu momentu, kā ēkas, kurām teiksim, pirms 10 gadiem vēl nebija konstatējama eksploatācijas bīstamība, tad 10 gadu laikā viņas virzās uz to, ka ir jāraugās jau uz to, ka ir jāsāk vērtēt eksploatācijas pieļaujamība, un iespējams ir kaut kādi arī atsevišķi gadījumi, kad ir jāliedz tā ēkas eksploatācija. Un tad ir varbūt jautājums, ja tāds mazākuma balsojums būtu iespējams pirms 10 gadiem, tad varbūt to ēku vēl varēja paspēt saglābt. Tas ir tāds varbūt retoriski jautājumi, bet viela pārdomām. Drošība ir arī viens no aspektiem, kur mēs gan pēdējā brīdī, bet mēģinājām iesaistīt kā tādu lielu, svarīgu faktoru vienā no pirmajām diskusijām. Jūs atcerieties, arī otrajā paneļa diskusijā mums bija paredzēts par to runāt. Tad jūs sakat, ka ja mēs runājam par jautājumu, kurā tas mazākuma balsojums varētu visvairāk motivēt, tad drošība varētu būt viens no tiem pamatfaktoriem. Noteikti, jā. Kā būtu no tava Renewal projekta viedokļa, kur šis te jaunais risinājums, kur viņš varētu nākt palīgā? Es noteikti saku, beidzot. Beidzot kaut kādā mērā šis process var kļūt aktīvs.
Un es tiešā veidā gribu atsaukties uz to, ka arī Indriksons kundze teica, un arī šobrīd no būvvaldes saka, tā būtiskākā problēma, tas šķērslis tajā visā bija tā ignorēšana, šī vara ignorējot tam iedzīvotājiem. Un šobrīd tas bonus, tas iegums šajā brīdī ir ar šo mazākumu balsojumu. Mēs vienkārši liekam piespiedu kārtā tam, kam bija vienalga, lai viņam ir vienalga. Un tas ir tas, kas līdz ar to rezultātā viņu liks izvilkt no dzīvokļa, doties uz sapulci, piedalīties anketēšanā, jo, ja mēs runājam par ēkas atjaunošanas kontekstu, mums ir bijuši virknēm ēku lēmumi, kur ir vienkārši 40%, 45%, un pietrūkst tie 5% tajā laikā. Un tu esi beizējas situācijā, un ēka nespēja pieņemt lēmumu. Un bieži vien jau ir jautājums tajā, cik reāli iesniedz balsis vai pasaka pret. Jo vairums jau bijis klusēšana, līdz ar to ir balsojums pret, un tāda skaļa balss pret ir bieži vien iztrūkusi. Un arī tad, kad mēs runājam par ēkas jautājumu tieši atjaunošanas kontekstā, arī, piemēram, finansētāji izvirza prasību. Jums tur vajadzēja nevis 51%, bet 2/3. Un tad arī mēs esam cēluši gaismā to esenci, tad cik faktiski nobalso pret, cik tiešām ir pret. Un ar šo mazākumu balsojumu mēs aktivizēsim, un iespējams būs pret, bet tad viņš arī būs skaidri pateikts pret. Un tas dos skaidru atbildi, nevis, hei, kā mēs tur domājam, kas tagad notiekās, un nav tāda miglā pūsta tāda situācija. Līdz ar to tam noteikti tas dos grūdienu uz lēmumu pieņemšanām. Skaidrs, ka tas var palīdzēt uz tiem pirmajiem vieglajiem soļiem par kaut kādiem tehniskās dokumentācijas izstrādi. Ir sekas, kam sekos finanšu saistību apņemšanās, un tur ir jābūt loģiskam saprātam. Arī, tas arī, ko iepriekš minēja, ka tomēr mēs tā kā māju vairākumam ir jāsaprot, ka finanšu saistības ir finanšu saistības, bet es uzskatu, un arī no Renewal projektu mēs redzam, ka tas noteikti dos ārtavu, lai notiktos kustība, lai mēs tomēr nebūtu nesēdēt savā dzīvoklī un viss būtu labi. Bet, Edgar, tu saki beidzot, man interesē tiešām, vai tad Ādažos, Jelgavā un Rīgā jūs tiešām ar tādu pašu beidzot tagad viņus visus ar atvērtām durīm sagaidīsiet. Jums liekas, ka tas būs tiešām īstais brīdis, kad sagaidīt viņus ar kafiju un tagad klausīsim, ko tad tā mazākumam ir ko teikt. Es gribētu teikt, ka reizēm jau mēs runājam ne tikai par tiem lielajiem darbiem. Atceramies, ka ir tie nelielie mazie darbi, kuri arī ir jāīsteno. Un citreiz mēs no malas dzirdam, ko jūs uztraucaties? Tas ir ārpuskārtas remonts, tas taču ir ārpuskārta, dariet, ja? Vai tas ir ugunsdzēsēji aktu ir iedoši vai būvvalde, ja? Bet mēs jau varbūt arī varētu darīt, mēs sakārtot dokumentus, bet jautājums ir finansējumā. Ja īpašniekiem nav šī finansējuma, nav šī uzkrājuma šobrīd, tad no kādiem līdzekļiem. Un mēs varbūt Ādažos tomēr neesam galīgi, mēs neesam, protams, kā Rīga, bet mums tomēr ir kaut kādi apgrozāmie līdzekļi, ko mēs reizēm esam arī gatavi nedaudz investēt. Bet, ja tā ir viena biedrība, viņai nav tā liekā finansējuma, un tad jautājums, no kurienes ņemt šo finansējumu, un te lūk parādās tas mazākuma balsojums. Kad mēs sakām, ir jādara tas, un tas ir jāslēdz līgums par šādu vai pakalpojumu, vai jānomaina kaut vai saistībā ar to pašu ugunsdrošību. Un īpašnieki mazākums pieņems lēmumu par šo maksājumu kārtību. Ja mēs par finansējumu, mēs noteikti atgriezīsimies arī pie Oļega un pie Raimonda skatpunkta, bet Mārtiņai par finansējumu precizēsim, tātad atjaunošanas aizdevuma mazākuma balsojums gan nederēs, ja? Tas vienā brīdī izskanēja šeit. Bet tas, kas neizskanēja, atļaušos turpināt, ir kā īsti būs ar Altumu. Tur ir vairāk aspekti. Pirmkārt, mazākuma balsojums, viņš ir leģitīms balsojums, un viņš ir saistošs tiem, kas ir dzīvokļu īpašnieki. Viņš uz ārpusi nevienam nekādas saistības neuzliek. Tas pirmais punkts, kas jāsaprot. Otrā lieta ir, cik aizdevējiem būs liela riska tāda apetīta, vai viņi redzēs, ka tas ir produkts, kas varētu būt drošs un kur atmaksā, vai viņi uzstīs, ka tas ir riskants projekts. Pēc tā sākotnējās diskusijas arī gribēju varbūt vienu atkāpīti uztaisīt, pirms mēs konkrēti piezīmēt jautājumu runājam, vai, kā lai saka, kādi tur tie riski, kādas bāžas. Lielākās riski ir, kad mēs esam ļoti piesardzīgi par to, ko mēs nepazīstam. Un šis Latvijā nav bijis pazīstams tāds risinājums, un līdz to es pieņemu, ka aizdevējiem varētu būt, viņiem varētu būt iebildumi, jo mēs redzam šobrīd,
ka prasa bieži vien 2/3, tad mums nav pamata uzskatīt, ka tagad 1/3 ņems pretī. Bet tas, es teiktu, var mainīties, ir īpaši tādēļ, ka nevienmēr būs tāda ekstremāla gadījuma, ka, kā saka, nobalsos 15% no mājas, varbūt drīzāk būs tuvāk tam, ka te bija tikko minēts pietrūkst pāris balsis. Un tas jau, ja skatāmies maksājuma disciplīna ir ok, un mēs skatāmies, ka neviens nav skaļi teicis pret, bet nav piedalījies, tad iespējams, ka nav pamata uzskatīt, ka tur ir riski. Runājot par Altumu, es neesmu Altuma vadības, nevaru pateikt skaidri, jā, bet cik sarunās ir runāts, tad tādam vajadzētu būt pietiekošam šim balsojumam. Bet tad, lai gan tas ir juridisks instruments, tad aizdevēja iestādes teorētiski var to aplikt ar papildus, tavuprāt, Jā, es kā aizdevējs vērtēju faktoriem riskus, jā, un es uzskatu, ka tas balsojums man ir riskants, es varu neaizdot aizdevumu. Tas ir, kā jebkurs kreditors vērtē riskus. Vai lielāks procents varbūt, dažādi jau tie rezultāts varbūt tam lielākiem riskiem, jo neapšaubāmi mazākuma balsojums ir riskantāks nekā vienkārši balsu vairākums. Bet tad viens no potenciāliem riskiem, par kuru mēs pat nebijām līdz šim runājuši, nebūs tas, ka no 1. novembra mēs teorētiski iedodam tiem aktīvistiem tās burvju atslēgas, kuras lielākajā daļā durvis tomēr nemaz nederēs. Tās nav burvju atslēgas. Tas ir, es teiktu, tas ir Latvijā līdz šim nav bijis pretstā tai pašai Vācijai vai Austrijai vai citām Rietumē Eiropas valstīm aizsardzības mehānismu pret vairākumu bezdarbību. Tas jāstāsta tādā skatu punktā ir. Un tālāk, vai tas mazākums, kas aizsargājas pret vairākumu bezdarbību, spēja atrast instrumentus, tas ir vairāk tāds pakārtots jautājums. Ja iespējams viņi nespēja atrast instrumentus, tad viņi var lemt par uzkrājumu veidošanu. Un šis uzkrājums ir saistošs un būs izpildāms pāriem dzīvokļu īpašniekiem. Vai vairums no jums piekritīs, ka tātad šis ir vairāk instruments vairākuma bezdarbības ierobežošanai nekā aktīvistiem papildus instruments aktivitātes palielināšanai, vai sauksim to, kā gribam. Mēs par to juridisko pusi runājam. Es domāju, Raimond, ka tev ir vēl ko teikt tieši no šī aspekta. Jā, un mēģināšu runāt ne juridiski, lai tā būtu vieglāk saprotams. Pilnīgi pareizi pateici, šis ir vairāk instruments, kā šis te mazaktīvā puse būs spiesta iesaistīties. Un ja arī mazākums pieņems lēmumu veikt renovācijas pasākumu, viskā pieklājās, tas tik tiešām nenozīmē, ka finanšu iestādes šo lēmumu respektēs. Tādējādi šī konferencē vajadzētu būt vēl vienai diskusijai, vēl vienai skatuvītei, kur ir finanšu pārstāvi un kuri saka, jā, ok, mēs skatāmies, vērtējam, respektējam, un ja jau reiz juridiski sanāk, ka arī mazākuma balsojums ir saistošs visiem pārējiem, tad arī šie, kas ir nepiedalījušies, viņiem būs pienākums maksāt. Un te būs jāskatās tālāk, kā tad, ja arī banka nāks pretī un izsniegs aizdevumu caur mazākumu balsojumu, un būs šie, kas nenokārtos savas finanšu saistības, kā tas pasākums tālāk izvērtīsies. Tā ka te ir vienkārši, te nevēl tas minēja, ka tie ir ļoti daudz neatbildēti jautājumi, kā tas izvērtīsies uz priekšu, un te ir vairāk šis kopdarbs, proti vairāk šim tā finanšu institūcijām, lai to sakārtotu. Mazākuma balsojums daudzos vienkāršos jautājumos, protams, būs palīdzīgs, palīdzēs, izņemot, kur būs iesaistīts vēl kaut kāds trešā pusīte no malas. Tajā skaitā arī mazākuma balsojums noteikti ļoti palīdzēs veikt arī pieminēto papildinājumu par mazākumu balsojumu, kad diskutīs Saeimā, proti varēs lemt arī par pārvaldnieku maiņām, un attiecīgi tīpaši tas vēl notiks BIS sistēmā, tas visu to procesu ļaus noturēt caurspīdīgu, un arī nebūs iespējami gadījumi, kā ir bijuši līdz šim, kad ir notikuši vienkārši faktiskajās aptaujas lapās parakstu viltošana. Tā kā te ir ļoti tāds komplekss. Es saprotu, ka tādu šīs skatos, lai gan krēsli ir daudz, pietrūka vēl viens krēsls, kur būtu arī mums finanšu iestāžu pārstāvi citu privātu, kuri būtu gatavi. Es drīzāk teikšu, ka šāds krēsls būs nepieciešams. Es domāju, ka asociācijas mājoklis pārstāvi šo te piefiksēja kā vienu no tēmām un vienu no mājasdarbiem priekš nākamā gada konferences. Oļeg, līdz šim neesmu izteicies, kāds ir skats no Jelgavas puses par šo te jautājumu, vai piekrītoši mājam ar galvu, vai saskatām citus riskus? No pārvaldnieku puses es gribētu pateikt, ka vairākas liecos uz ne balts, ne melns.
Jā, jo šeit ir gan pozitīvas puses, gan arī varbūt ir kaut kādas negatīvas puses, kas varētu ietekmēt arī pārvaldnieku darbību. Kā jau līdz šim bija izskanējis, jā, protams, uz mazajiem darbiem, kur mēs redzam, ka dzīvokļu īpašnieki ir kūtri, nepiedalās sapulcēs. Tieši tā, kā jūs jau arī minējāt, ja, kad viņi nav pret, bet viņi nebalso. Viņi nepiedalās šajās sapulcēs un viņi savu viedokli neizsaka. Līdz ar to no šī viedokļa, jā, šis mazākuma balsojums ir ok, viss strādā, un tādā veidā mēs panākam to, ka mājas aktīvā daļa var pieņemt kaut kādus lēmumus. No otras puses raugoties, jā, šeit ir bankas vajadzīgs, lai saprastu, vai bankas atbalstīs šādu lēmumu. Un vēl kas ir ļoti svarīgi, manuprāt, kad protams, ir godprātīgi pārvaldnieki pārsvarā, ja, un kas notiksies ar šiem godprātīgiem pārvaldniekiem. Visi jau mēs zinām, ka pārvaldnieks nekad nav tā īsti mīļš saviem klientiem. Vienmēr pārvaldnieks ir negodīgs, varbūt blakus mājas pārvaldnieks, kas ir cits, tas ir godīgāks un profesionālāks un pareizāks, un mēs vēlētos varbūt to. Ja, un varbūt šis atvērs tādu iespēju, kad pārvaldniekam būs arī saspringtāks laiks, jo dzīvokļu īpašnieki ar šo mazākumu balsojumu varēs izvēlēties daudz vienkāršāku pārvaldnieku un šo maiņu veikt vairākas reizes gadā, varbūt, kamēr atradīs savu īsto. Kas piedalās pie tā, skatīsimies, ja, vai tā ir aktīvā daļa, vai tieši otrādi šajā jautājumā neaktīvā daļa, kura vēlētos pamainīt profesionālu pārvaldnieku pret netik profesionālu. Bet šeit ir jāsaskatā arī pozitīvais. Pozitīvais ir tas, ka likumdevējs jau ir izstrādājis uz priekšu arī šo likuma projektu tādā skatījumā, ka mazākuma balsojums nestājas spēkā uzreiz. Tad, kad dzīvokļu īpašnieki pieņem lēmumu, tad ir šis mēneša nogaidīšana. Un, protams, kad ja aktīvā mājas daļa redz, kad šis lēmums viņiem nesīs varbūt negatīvu, vairāk kā pozitīvu, tad viņiem būs iespējas iesaistīties un šo jautājumu risināt tādā gultnē, kā tas ir nepieciešams mājas uzlabošanai. Mums pagaidām ir vairāk sanācis diskutēt tieši par šo prizmu aktīvais, neaktīvais un kuram tad tas instruments vairāk būs pret un pret kuram viņš būs kā atbalstošs. Bet, ja mēs paskatāmies konkrēti tieši jau nedaudz uz priekšu situācijai, kas varbūt tās tiešām ir tie jautājumi, nevis uz šo instrumentu, bet šī instrumenta jau rezultātiem, kuri ir tie jautājumi, kuros šis instruments no jūsu perspektīvas varētu būt kā atslēgas instruments. Mums jau te izskanēja drošība, un tā ir viena tēma, kas, manuprāt, šodien nav tikusi līdz galam apskatīta laika trūkuma dēļ, bet kur mēs zinām, ka tā situācija Latvijā patiesībā ir daudz kritiskāka nekā mums šķiet, un mēs par to nerunājam pietiekami aktīvi. Un man patika tieši Aijas komentārs, ka varbūt drošības jautājums ir tas, kur cilvēki bieži vien izvēlās ignorēt, un tad šis mazākuma balsojums palīdzēs piespiedu kārtā daudziem atvērt acis. Varbūt ir vēl kaut kādi jautājumi, kur jūs redzat tiešām, ka šī konkrētā jautājuma risināšanā mazākuma balsojums būs tā burvju atslēga, teiksim to tā. Jā, es varētu teikt, ka noteikti tie varētu būt kaut kādi papildinājumi pārvaldīšanas līgumos, jo likums jau paredz, ka īpašnieki var visu darbus neuzdot, un mēs zinām, ka daudz vieta ir kaut kādi pakalpojumi, ko īpašnieki it kā darīs paši, vai tāpat teritorijas uzturēšana vai telpu uzkopšana, jā. Un tad vienā brīdī viņi saprot, ka īstenībā tā kopība nepilda šos pienākumus, ja, un viņi daļa vēlās tomēr uzsākt pilnvērtīgu arī teritorijas uzkopšanu, iekštelpu uzkopšanu. Ja, un tā problēma ir tieši ar to cirēju saistīta, ka nevar saņemt to vairākumu. Tas darbs netiek veikts, teritorija netiek uzturēta, arī ziemāsniegs netiek tīrīts no īpašnieku puses, ja, bet vairākums nenobalso. Protams, viss saistīts ar to, ka tā ir lētāk. Ja? Un tas būtu viens, par ko varētu noteikti uz priekšu balsot. Ja? Par šādiem, es vispār vairāk uz to skatos, nevis uz to lielo kompleksu atjaunošanu, ja? Bet tieši uz tādiem mazākiem, bet būtiskiem, ja? Lai nodrošinātu visu šo pakalpojumu. Un tas ir interesanti, jo pārsvarā uz šo risinājumu un instrumentu raugās tieši no energoefektivitātes viedokļa, no to lielo pozīciju viedokļu, bet jūs šeit vairāk izsakaties tieši par tiem mazajiem, praktiskajiem, nepamanājumiem ikdienas darbiem. Es skatos, ka jau mums sākam pieteikties rindā. Mārtiņ, tev bija vēl kas piebilstams. Jā, es īstenībā gribēju papildināt Ivetu, jo tā, kā saka, mazākuma balsojums, viņš kādā veidā risina to lēmumu pieņemšanu, bet viņš nekādā veidā nerisina
iedzīvotāju izpratnes jautājumus. Kaut kādā veidā viņi sāks par to domāt, pie mazākuma balsojuma tas gan ir. Bet viedokli par lietu kārtību dzīvē un tā tālāk, tas jau nemainīsies visiem dzīvokļu īpašniekiem. Līdz to mazākuma balsojums pirmkārt ir ļoti labi pateicis, kad ļauj ātri mainīt kaut kādu tiesību un pienākumu sadalījumu starp pārvaldnieku un īpašniekiem. Tas ir ļoti labs, manuprāt, tāds piemērs. Arī Toļa teica, ka pārvaldnieku maiņa, ka tas varētu būt viens no teiksim, lietām, kur būtu sākumā ir ilūzijas par to, ka pie kāda cita būs ļoti daudz dzīve, bet viss maksā kā maksā. Tas varētu būt, un es arī neteiktu, ka energoefektivitāte varētu tomēr neaiziet tādēļ, kad ir tie robežu gadījumi. Pirmkārt, otrkārt, un viņš noteikti ieskodā brīdī kopā ar dzīvokļu īpašnieku kopības identifikācijas numuru piešķiršanu, kas ļautu nevis fragmentāri apskatīt to siltināšanas gadījumus, bet kvartāla līmenī, un tas, teiksim, tādam lielākam pārvaldniekam ļautu sapakot tādā paciņā tos, kas ir vairākumā nobalsojuši, un tos, kas ir mazākumā nobalsojuši, un tā kompleksāk risināt siltināšanu. Tagad ļoti grūti tā prognozēt, kā lai saka, kā tas viss attīstīsies, jo mums tās pieredzes iepriekšējās nav. Bet kas ļauj pozitīvi domāt, kad ir šis faktiski laikam tāds, cik manā ilgi strādājis ministrijā, vienīgais likumprojekts, kur kāds zvana un saka, paldies, ka jūs to pieņēmāt. Tas jau ļoti bieži negadās, īstenībā laikam tas bija, ļauj tā pozitīvi skatīties to lietu. Edgar, tu ar savu beidzot neesi vienīgais, kāds saprot, ja? Ka tas beidzot ir noticis. Raimond, tu gribēji vēl kaut ko piebilst? Jā, es drīzāk sadalīju tādā lielākā blokā, kuros šis mazākuma balsojums ir ticamāk rezultātu nenesīs tādu, kādu mēs vēlamies, respektīvi, kur būs nepieciešams šiem dzīvokļu īpašniekiem ieguldīt ilgākā termiņā savus finanšu līdzekļus. Jo te ir arī pareizā viena atbilde nebūs, jo ir jāskatās arī šo dzīvokļu īpašnieku kontingents kā tāds. Ja šie dzīvokļu īpašnieki, piemēram, dzīvo lielā pilsētā ar ļoti lielu dzīves pieredzi, un viņam ir, kā jau šeit agrāk izskanēja diskusijās, viensētas princips, un kur viņa īpašums beidzās ar tapetēm, tad viņš vienkārši psiholoģiski nespēj saprast, ka viņam ir nepieciešams ieguldīt līdzekļus, arī pat varbūt tās par to laiku periodu, kurā viņš fiziski var arī nebūt. Un tādējādi mūsu idejas jau ir ļoti labas, bet cilvēku izpratne būtu tā, kas būtu arī daudz aktīvāk jāveido, jāizskaidro, ka tas dzīvoklis jau paliks, tās īpašums kā tāds paliks. Un turpinājumā varbūt mēs varētu tomēr pagriezt šo skatu nedaudz savādāk, un lai gan diskusija ir par mazākumu balsojumu, bet es piekritīšu Mārtiņ tam, ko tu teici, ka šis regulējums jau nemainīs iedzīvotāju izpratni pēc būtības. Tāpēc, ja mēs paplašinām to tēmu, var jau būt, ka mēs gaidām šo regulējumu beidzot, un paldies, labi, ka viņš ir, bet mēs viņu gaidām nepamatot kā šo burvju atslēgu, un ir kaut kādi citi risinājumi, kurus mēs līdz šim neesam pamanījuši, neesam varbūt leģitimizējuši, neesam līdz galam novērtējuši, kuri tad mainītu šo te iedzīvotāju īpašnieku aktīvāku iesaisti. Mēs skatāmies uz šo te kā uz potenciālu burvju atslēgu, bet var jau būt, kad ir kaut kas cits, kas jau sen ir piemirsts, varbūt tās nekad nav saskatīts, vai jūs redzat, kad ir citi kaut kādi risinājumi bez šī te, kas varētu mainīt to, par ko mēs šeit visu dienu runājam, aktīvāka iedzīvotāja iesaisti? Jā, es varbūt sākšu tādu atkāpni, jo kā var mainīt iedzīvotāju izpratni, tad atliek viņiem kādu brīdi kļūt par privātmājas īpašniekiem, lai viņi saprastu, kā viss veidojās izdevumi, vai padomāt analoģijās ar mašīnu. Jo tad, kad aizbraucam uz servisu, mēs varbūt nedaudz dusmīgi esam par tiem izmaksām, bet mums ir jāmaksā. Mums vienkārši jāmaksā, lai viņi būtu tehniski labā stāvoklī. Līdzīgi ir daudz dzīvokļu māju, tur jau viņi ir izdevumi varbūt ilgstošākā periodā vai kā tālāk, un nav tik regulāri nekas neplīst, bet tāpat jāiegulda ir. Bet, ja mēs runājam par tādu globālākām lietām, varētu būt risinājums, arī ministrija šobrīd strādā, tas ir tāds vēl revolucionārāks un diskusijas raisošāks par, respektīvi jau šobrīd
ir atzīts gan judikatūrā, gan arī vispār literatūrā, kad ir jebkuram gan pārvaldniekam vai kurai citai personai ir tiesības lietai taisīt nepieciešamos izdevumus. Viņi ir jāatlīdzina īpašniekam, jo tas princips ir kāds, ka man ir tāpat tas būtu jādara. Kur ir problēma? Problēma ir tajā aspektā, pirmkārt, kad šobrīd nav nepieciešamā regulējuma, kas ļautu pārvaldniekam būt par būvniecības procesa dalībnieku bez īpašnieku pilnvarojuma. To it kā varētu sakārtot salīdzinoši vienkārši, bet tur, kur mums trūkst to zināšanu un arī diskusijas ir citās valstīs, kā saka, kāds tad būtu tas balans starp īpašnieka un pārvaldnieka tiesībām un pienākumiem savstarpējiem, cik ļoti varētu ieguldīt savus līdzekļus pārvaldnieks un atprasīt no dzīvokļu īpašniekiem, piemēram, par kaut kādiem lielākiem darbiem. Kādas dokumentus viņš varētu pasūtīt, piemēram, vai varētu pasūtīt būvprojektu vai tehniskās apsakošanas atzinumu, gluži vienkārši tādēļ, lai īpašniekiem būtu jau kaut kāds materiāls, uz kuru balstīties pieņemot lēmumu, jo tas maksā ļoti daudz. Šis tāds jautājums atklāts ir, līdz ar to mēs pie viņa strādājam, un tas būtu, kā lai saka, krietni ar lielāku revolūciju. Tas, ko es gribu teikt, īstenībā, ja mēs spējam uztaisīt to projektu tādu, kas vismaz ir pa nulēm, tad es domāju, ka vairumam iedzīvotāji nekas nebūtu pret to, kad viņa māja ir sakārtota, pat bez viņa aktīvas iesaistes. Viņam viena pozīcija ir mazāka, bet otra lielāka. Tāda, es teiktu, ka tas būtu tas nākamais virziens, bet visi šie ceļi, gan balsu vairākums, tur, kur cilvēki ir izglītoti, zinoši, saprot lietu kārtību, gan mazākuma aktīvisti, gan, kā lai saka, tas mūsu nākamais iespējamais risinājums, es teiktu, ka tas būtu tāds komplekss risinājums, tām atbildē uz dzīvo fondu, tām izaicinājumiem, kas mums ir. Paldies, lielisks skatījums. Aktivitātes palielināšanai citi risinājumi, aktivitāti, kā mēs varētu celt jūs līdzinējās pieredzes. Jā, nav noslēpums, ka šeit tad ir tā, ka nevar panākt kādu šo te lēmumu pieņemšanu, tad kāds no īpašniekiem uzraksta iesniegumu būvvaldē. Jā, uzraksta iesniegumu būvvaldē, ka tur neatbild tam. Un tad, protams, tiek sagaidīta rīcība no būvvaldes. Un te es teiktu, ļoti atkarīgs ir no būvvaldes. Ir būvvaldes, kuras arī reaģē, atsūta, kad jums vai nu jāveic tehniskais apsakojums, vai jums ir tas, un būs tuļņi vide degradējušāk. Un tad īpašnieks saņemās un pieņem lēmumu. Ja? Bet ir, protams, būvvaldes un noteikti jau mazāk pilsēta, jo būvvaldes nav tik elastīgas, un tad no būvvaldēm nesako tā reakcija, ko gaida gan īpašnieki, gan pārvaldnieks. Bet tas ir tas, ko šobrīd praksē reizēm. Tā kā mēs arī reizēm ar burkānu, reizēm ar pātagu, reizēm kaut kāds vidusceļš. Jā, jo būvvalde ir tas, uz ko mēs arī skatāmies kā uz sadarbības partneri, kurš vairāk iesaistās tajā iekšā. Jā, Iveta man atgādināja par vēl vienu mūsu ieceru, kas ir tikpat svarīga. Ir vēl viens mazākuma aizsardzības mehānisms, arī ārvalstīs strādā. Tas ir jebkura dzīvokļa īpašnieka tiesības prasīt lēmumu pieņemšanu noteiktā jautājumā. Un tālāk, ja kopība nepieņem, tad ir prasība tiesā un tiesa atzīst viņu par pieņemtu. Tas pēc būtības, kas šobrīd ar būvvaldi to mēģina kāds dzīvokļa īpašnieks izspēlēt, bet uz priekšu arī tas varētu būt risinājums, jo tā ideja tāda, ka visu kopīpašnieku kopējā interesi ir saglabāt māju, nevis viņu nolaist. Jā, Oļeg? Jā, es mazliet gribēju atgriezties vēl pie mājas drošības, jo svarīgākais jau mums, lai mēs pārvaldītu māju, tas ir mājas drošība, lai dzīvokļu īpašnieki dzīvot drošā mājā. Arī māja renovācija, ja māja atjaunošana, primāri jau to, ko dzīvokļu īpašnieki redz, tas ir ietaupījums, cik mēs ietaupām un cik tas ir svarīgi, bet manā izpratnē svarīgākais ir sakārtot māju tā, lai tā būtu droša. Tas ir primāri. Otrs, tad starp dzīvokļu īpašniekiem un pārvaldnieku vienmēr ir pārvaldīšanas līgums. Un šajā līgumā, ja mēs runājam šajā kontekstā, kā arī Mārtiņš saka, kad šeit varbūt varētu iestrādāt kādu mehānismu, kāds pilnvarojums būtu tad pārvaldniekam jau varbūt bez dzīvokļu īpašnieku lēmumu pieņemt kaut kādus
jautājumus. Protams, šeit jautājumi varētu būt saistīti, manuprāt, tikai ar drošību, ja, jo avārijas situācijā mums pat nebūtu jāprasa dzīvokļu īpašniekam atļauju vai finansējums, ja mums tas ir jādara. Mums jānodrošina mājai drošība primāri. Varbūt šajā virzienā skatoties, mēs varam arī rast kaut kādus jaunus mehānismus, kādā veidā uzlabot varbūt pārvaldniekam šīs pilnvaras. Arī ātri vien tāda ideja nāca prātā, varbūt tās vienkāršāk pacelt augstā prasības, kādām šīm mājām ir jāatbilst, tā skaitā no energoefektivitātes puses. Normatīvā līmenī pasakot, ka mēs gribam, lai visas mājas būtu šādas. Un tad jau pārvaldniekam arī būtu nedaudz lielāka rīcības brīvība, kā sasniegt jau leģitīmi normatīvajos aktos noteikto mērķi. Iesaistot mazākumu. Aija? Es gribēju īsi komentāru. Tas arī notiks, pārtrauc. Tas arī notiks, jo ir pieņemta jauna direktīva par energosniegumu ēku. Līdz ar to mums neizbēgam tuvākajā laikā būs jānosaka stipri augstāks līmenis nekā šobrīd. Tas ir Eiropas kopīgā regula? Vai... Tā ir direktīva, jā. Un katra dalībvalsts nosaka līmeni, bet mums viņš jānosaka vadoties no tiem mērķiem, kas ir direktīva izvirzīti. Es gribētu piebilst to, ka mums ir jāizmanto katra iespēja gan sabiedriskajos medijos, gan visās citās platformās runāt par ēku tehnisko stāvokli, par īpašnieku iesaisti, par īpašnieku atbildību. Jo no otras puses es gribu teikt arī tā, ka šis iespēja par mazākumu balsojumu arī tādā gadījumā, principā, kad ir nepieciešams veikt ēkas tehnisko apsekošanu, lai konstatētu nesošo konstrukciju tehnisko stāvokli, ir nepieciešams kopīpašnieku balsojums, kopīpašnieku piekrišana, kopīpašnieku izdalīti līdzekļi. Jo iepriekšējās diskusijās, man liekas, izskanēja tas, ka īpašniekiem ir jābūt informētiem par viņu ēkas tehnisko stāvokli. Bet ja šis tehniskais stāvoklis nav novērtēts, nav veikta tehniskā apsekošana, tad gala beigās var sanākt tā, ka īpašnieki var vienoties un pielemt, ka vajag atjaunot ēkas fasādi, bet viņi nevar vienoties un nepiekrīt tam, ka ir jāpastiprina ēkas pamati. Vēl kādi ceļa vārdi šim te regulējumam, jo es atgādināšu, šī ir arī pēdējā iespēja jums publiski pateikt kaut ko pirms 1. novembra, lai pēc tam teiktu, es taču teicu, ka tā būs. Tāpat kā mēs šobrīd šeit runājam par šo, arī dzīvokļu īpašniekiem ir savā starpā jārunā. Un visa pamatā ir dialogs un kopējas izpratnes celšanas ar tiem iedzīvotājiem. Viņam vienkārši ir jāsaprot, ka tas ir kopīpašums. Mēs vairāk kārt par to runājam, un kas ir viņu atbildība un viņu saistības. Un tās sarežģītās lietas ir jārunā vienkārši. Un tajā brīdī, kad veidojās dialogs, saruna, tad arī tas mazākuma balsojums iespējams pat parasti nav vajadzīgs. Jo saruna ir tajā brīdī, kad cilvēks saprot, par ko mēs lemjam. Bieži vien tas ir tik sarežģīti, arī lēmums par atjaunošanu ir uz 8 lapām, kurš ir juridiskā valodā, un parastam cilvēkam viņš vienkārši nav saprotams. Un runa ir par to, kā mēs to informāciju pasniedzam un vienkārši nododam tam līdz saimniekam, kas ir savā dzīvoklī. Un viņš zina, ka viņš nav tikai dzīvokļa saimnieks, bet viņš arī visas mājas saimnieks. Teiksim kaut ko tagad vai klusēsim? Ja ne mūžīgi, tad vismaz līdz nākamajai mājokļa konferencei. Jebkurā gadījumā kopsavilkums, ka tā ir komunikācija. Komunikācija starp visām pusēm un arī pieredze rāda, ka parasti neapmierināti ir īpašnieki tajā gadījumā, ja arī pārvaldnieks nekomunicē. Ja, tad komunikācija, atgriezeniskā saite, un tad arī ir cerības, ja, kad tas pakalpojums tiek sniegts maksimāli, kā mēs vēlamies. Maksimāli tas skaļi teikts, bet katrā ziņā atceramies komunikācija. Jo visi galu galā taču grib tomēr vienu, vai ne? Jā. Vismaz tā mums gribētos domāt, un tāpēc arī teikšu jums paldies, ka atradāt laiku šai komunikācijai uz šīs te skatuves. Un ir liels prieks, ka tā pārstāvniecība mums tomēr bija tik dažāda, bet vēl jau lielāks prieks ir par šo te griezumu, kur jūs piešķīrāt šai te tēmai par mazākumu balsojumu, jo šķiet, ka daži no aspektiem bija tādi, kur tā ļoti aktīvi publiskajā telpā vēl nebija izskanējuši. Man ir prieks, ka
šajā konferencē varbūt tās mēs sagaidījām vienu skatījumu uz šo te jautājumu, bet pretī saņēmām plašāku un pavisam citu, un jo īpaši tādu detaļās un mazākajos jautājumos vērstu. Par to jums paldies! Aplaus viņiem!